Labdien! Šodien mēs esam Katvaru pagasta Priedītēs pie Zanes Magonas, lai parunātu par to, kas jauns Limbažu novadā. Kā redzat, mēs neesam tikai divatā. Šeit ir plaša kompānija, kas uzmanīgi klausīsies, un cerams, interesanti būs arī jums. Bet tātad, Zane, sāksim ar to, tu pārlapoji šīs nedēļas ausekļu numurus. Kas varbūt piesaistīja tavu uzmanību? Jā, teikšu labdien visiem, un pārsvarā pārskrienot pāri, uzrunāja Digis Jonovs, kas man ļoti interesēja. Biju palaidus garām, ka tāda lieta ir bijusi Teātra mājā. Jo ir tā, ka varu piekrist viņa teiktajam un tai viņa idejai. Tas būtu bijis ļoti interesanti arī man. Palasīju un ceru, ka būs kāds atkārtojums, kad es arī varēšu iet un piedalīties un paklausīties šo te. Vēl man ļoti uzrunāja Pirmās pulcēniem Liepupē, par ko ir milzīgs prieks, kad šāda veida aktivitāte vēl joprojām notiek, bet ir žēl, ka tas ir vienīgais Limbažu novadā. Jo es atceros, kad mana mamma vēl bija dzīva, tad Pociem skolā un ar Edīti Melni mazpulcēni darbojās pilnā sparā, un arī es tajā pašā skaitā biju šajās rindās, un man liekas, tā ir ļoti, ļoti vērtīga lieta priekš bērniem un jauniešiem tiešām izprast laukus un būt un sajust šo te vidi un tos darbus šajā vidē, laukos dzīvniekiem un iemācīties daudz ko jaunu un parādīt sevi. Es domāju, tas ir ļoti būtiski un svētīgi šobrīd. Uz veselību. Taisnība. Viņa mums piekrīt. Piekrīt, jā. Jā. Un jā, šī te mazpulku kustība, tev atceries tos brīžus, jā, foršos ar mazpulku? Jā, ļoti patika īpaši tie projekti, kad tev ir tas uzdevums un arī uz vasaru ir uzdevums un tad tev ir jāizpild un tad tev ir jāprezentē. Un es esmu arī bijusi, nekļūdos, pirms 8 varbūt gadiem arī Liepupē kā vērtētāja, kur arī bērni stāstīja. Un kas man ļoti prātā palika, kad viena meitene stāstīja par Āfrikas kliemezi, ka viņai tas ir mītdzīvnieks, un tad viņa stāstīja, kā viņš aug. Man tā bija pirmā satikšanās ar to. Un jā, cik atceros, ir bijuši dažādi trūšu projekti, kāds kaut ko audzēja, un tas bija tiešām ļoti, ļoti interesanti. Man liekas, ka es pati atceros to stāstu par Āfrikas gliemezi, ka viņš kaut kāds šitāds. Viņš paliec, viņš tajā bija, jā, liels gliemezis. Un tad viņam ir jādod tas, un viņam šis, un tāds diezgan, tas bija tiešām tā interesanti, jo man saskarē ar neko tādu nebija bijusi. Jā, bet starp citu nelielu fragmentu no sarunas ar Dīdzi, kas bija Teātra mājā, var noskatīties tagad mūsu YouTube kanālā. Tur ir tāds mazais, lai sajustu to Didži pozitīvo enerģiju, kā viņš stāsta. Didži stāsta par to, kā būt laimīgam, ja kāds ir nokavējis. Jā, tas bija tas tāds tiešām ļoti, ļoti interesanti. Un es jau iesāku skatīties, bet vajag kādu brīvu brītiņu, lai tajā var tā, iebraukt. Jā, kas tad varbūt vēl? Pārsvarā bieži vien pārējot ausekļiem pāris izlasu jubilārus par jubilāriem, jo tie ir atkal kādi mūsu aktīvi cilvēki, kas varbūt viņi šobrīd nav Limbažu novadā, nedarbojās nevienmēr, bet prieks bija par pēdējo, ja es nekļūdos, gan pagājuši piekdienas auseklī, par jaunieti, kas mācās mūzikas instrumentus, bet viņš ir Vēnspilī, un tad viņš braukā uz Limbažiem, un prieks, ka jaunieši arī atgriežās, un viņš mūzikas skolā mācās, un mācījās arī, un tā kā tie arī vienmēr tiek pārlasīti. Tas tāds interesanti par mūsu sabiedrību. Ka iepazīt cilvēkus. Iepazīt cilvēkus tādus, kas ir radoši un atraktīvi mūsu novadā. Bet, laikam, man reizēm arī pašai, skatoties uz jubilāru slējām, liekas, ka tur veidojās tā labā sajūta, ka mums īstenībā ļoti daudz ļoti forši cilvēki Latvijā un novadā un visur, kad viņus tā kā ieraugi. Jā, un tiesa mēs, kas mēs visi, mēs veidojam šo novadu un visi šie te aktīvie cilvēki, un arī varbūt ne tik aktīvi, bet dažreiz viņi ir tik noslēpušies, ka viņus vajag mazliet izcelt ārā, un tad tas viss beigās aiziet tāds. Bet klausies, varbūt atgriezīsimies nedaudz
pie iepriekšējām publikācijām. Mēs rakstījām arī par Baltūru, par lielo startautisko izstādi, kur arī tu biji. Tur bija arī bildē, ja nemaldos. Jā, pareizi biju. Iekļuvu pat avīzē, kā Baltūra dalībniece, un tu biji toreiz pirmreizēja dalībniece. Kā piedalīties izstādē, tā bija man tiešām pirmā iespēja. Man uzaicināja Zaļo ceļu asociācija stāstīt gan par sevi, gan par zaļo dzelzceļu, jo, negribu salielīt, bet esmu viena no aktīvākajām, varbūt zaļo dzelzceļu šobrīd dalībniecēm, jo zaļais dzelzceļš mums ir būtiski šeit patās blakus. Es viņu izmantoju un es arī cenšos par viņu runāt. Un šobrīd mēs esam sanākuši arī vairāk tādi zaļo ceļu aktīvie cilvēki kopā ar nosaukumu Zaļie ceļi Vidzemē. Un mēs tiešām gribam attīstīt šo zaļo dzelzceļu par tādu vietu, kas saved kopā un kas atved pie mums šos cilvēkus. Un tā arī bija mūsu tāds mērķis cilvēkiem stāstīt, jo mēs sapratām to, ka pēc izstādes, kad daudzi cilvēki vēl īsti neizprot, ko nozīmē zaļais dzelzceļš vai zaļais ceļš. Līdz ar to tev ir jāstāsta, ka tas nav nekādā sakarā šobrīd tur neiet vairs vilciens, ka tā ir vecā dzelzceļa līnija, kuru mēs varam izmantot, ejot pārgājienos, braucot ar riteni, zirgu izjādes, kas ir man populāri. Tad ir kamenu braucieni, ratu braucieni Puikulē, Sandim un Melturos ir brauciens ar haskiju suņiem. Tā kā zaļais dzelzceļš sāk palikt populārs, un šī iespēja man ļoti, ļoti patika, jo es varēju izjust, kā tas ir, būt izstādē. Stāstīt par sevi un iepazīstināt cilvēkus par to, kas tas tāds vispār ir un ko mēs darām. Un tas man bija tiešām ļoti vērtīgi. Es arī nākamajā nedēļā aizbraucu uz turistu, uz Igauniju. Arī tur es pavadīju no piekdienas pēcpusdienu un visu sestdienu. Un arī tur Igaunijā mēs stāstījām par Latviju, par zaļajiem dzelzceļiem un arī par Igauniju, jo Igaunijā mums tātad zaļie dzelzceļi sadarbojās ar Igauniju kopā. Man šī tēma īstenībā ir ļoti tuva, jo es savulaik rakstīju par pašu pirmo to posmiņu no Limbažiem līdz Katvara ezeram, kur tas posmiņš tika attīrīts tur no kokiem un tā. Un tagad tas zaļais dzelzceļš ar vietu bez maz no Skultes te var līdz Moisakilai. Starp Rūjenu un Masalocu vēl ir nesakārtots posms, bet es pat esmu izgājusi ar kājām pirms gada no šīs mājas līdz Salacai. Tie ir 52 kilometri, mēs izgājām gandrīz 11 stundās. Tas bija tāds kārtīgs maratona pārgājiens. Un mēs sapratām, cik ļoti skaisti ir, kad viņš ir tik dažāds. Viņš ir, kur ir zaļš, ir, kur ir grantēts, ir, kur ir tiešām tāds jau bišķiņ džunglīši jau, kur grūtāk iziet un mainās un daba un ļoti, ļoti skaisti. Galā pats mūsu valsts prezidents arī Kevičs ir braucis te pa to zaļo dzelzceļu. Žēl, ka nenoķēra. Kur tas trāp, kad viņš kad brauc. Viņš, diemžēl, to iepriekš nepaziņoja. Bet vispār man patīkam redzēt, ka beidzot jūs esat savākušies tādi uzņēmēji, tāda čupiņa, kas kaut ko taisīs, jo pirms tādu reāli notiks darbība, jo pirms daudziem gadiem tas bija tādā sarunu līmenī. Ka te veidosies tā kā uzņēmēji, tā kā viņi kaut ko attīstīs, bet īsti jau nekas nenotika. Katrs tur var būt savā kaktiņā kaut ko bišķiņ, bet un beidzot ir sajust šī enerģija, ka šai lietā te būs kaut kas, kad jūs apvienojāties. Tur īstenībā, man liekas, ļoti milzīgs paldies ir Andrejam Kovaļovam un Annai no Ķipēna mūžas, kur arī ļoti, ļoti par šo te visu. Un tad jau mums ir pieslēgušies Jaundzēlves un Sandis ģērmenis ar zirgiem Puikulē un uz Lādezera pusi Lādezera dārzi un pie Skultes Rančo dzinteriņa biedrība. Un bija prieks redzēt, ka mēs tiešām esam pārdaudz. Mēs esam 14 uzņēmumu šobrīd, kas esam savākušies 18 personas kopā. Un tad ideja ir to tiešām sākt veidot, domāt par kādu kopīgu maršrutu,
tā, lai mēs vairāk dabūjam un iedzīvinam. Un, piemēram, pirms nedēļas ķipēna muža Anna uztaisīja triatlonu, kur bija skriešana. Tad līdz mumsīm šeit mēs samainījām, viņi samainījās uz slēpēm, tad ar slēpēm pa zaļo dzelzceļu līdz mužai, līdz Neikenes stacijai un atpakaļ. Un tad šeit bija tēja kafija, iepazīsties ar dzīvnieciņiem, un tad riteņbraukšana, man liekas, viņiem tur ķipēna muža. Tā kā mēģinam kaut kā, jā. Nu jā, un arī par to mēs rakstījām Auseklī. Bija publikācija, jā. Jā, tā kā tas viss, man tiešām liels prieks ir, jo tā ir vērtība manā sacīšanā. Jā, un starp citu jāpareklamē. Visvienkāršākais veids, kā izbaudīt zaļo dzelzceļu, ir uzsēsties Limbažos uz riteņiem, vai ar kājām arī var iet, un atbraukt šeit, cik kilometrus līdz Priedītēm? 9 kilometri, tad ir ar bērniem cilvēki brauc, viņi saka, varbūt lēnāk garā stundiņa, bet principā, ja normāli var braukt 40 minūtes, un tu esi no Limbažiem šeit var uztaisīt pikniku, izbaudīt mūsu dzīvnieku terapiju, un tad doties caur Katvaru muižu, jo Katvaru muižā ļoti skaists šis parks, un ezers, un ja ir silts laiks, tad arī var nopeldēties, un tad atgriezties atpakaļ uz zaļo dzelzceļu, un ir ļoti fantastisks tāds viens dienas maršruts ģimenēm un jebkuram. Un cilvēki tā dara? Jā. Arvien vairāk tas paliek. Dažreiz atbrauc tiešām ar ričukiem, tad ar mašīnu atstāja Limbažos, viņam ar saviem riteņiem un izbrauc šo dienas maršrutiņu. Tā kā, jā. Mums idejā ir tāds maršruts, kad var izkāpt skultē ārā no vilciena ar riteni. No Rīgas atbraucot. Jā, no Rīgas atbraucot, tad ar riteni izkāpt skultē. Un tad uz zaļā dzelzceļā braucot ar naktsmītnēm, vai tās ir 2 nakts atkarībā kā brauc, tie ir 90 kilometri kopā līdz Valmierai, un Valmierā atkal var iekāpt vilcienā un apakaļ uz Rīgu. Līdz ar to nav jādomā šis menedžments, kā atdabūt riteni no punkta B atkal uz A, ka tev ir apļa veida maršruts. Bet šobrīd vēl saimniecība nestrādā, vai ne? Jā, šobrīd... Šis viss vēl ir priekšā. Šis viss vēl mums ir priekšā. Mums ir vēl nepilni 2 mēneši tāds cītīgs darba laiks, jo plānu ir daudz, daudz, kas ir atkal jāsakārto, ir daudz stāvs, šeit ir jānokrāso, šeit mums ir tikai pa pusē kas un kā, un ārā ir ļoti daudz darba, jo beidzot sniegs kūst nost, un tad atkal pavarās tas skats, kad gribās kārtot, un trusēni dzimst, un mums šobrīd ir ap 80 trušu bērniņiem, un būs otrā tūra, būdiņas ir pilnas, un tad ceram uz vasaras vidu, kad mēs atkal būsim pāri 100, lai mēs varam piedāvāt šo trušu terapiju. Bet tas būs, sākot ar 1. māju, un tad arī tā intensīvi tos 6 mēnešus strādās. Tā kā sezonas atklāšanas datums ir nolikts 1. maijā. 1. maijs. Ja lieldienās būs skaists laiks, bet lieldienas šogad mums ir aprīļa sākumā, kas ir maz drusciņi pātri priekš mums, ja būs skaists laiks un ja būs sauss un nebūs dubļu vai kas, tad mēs mēģināsim atvērt un dot cilvēkiem arī šo iespēju izbaudīt kaut mazu daļiņu, bet ne tā kā vasarā, diemžēl. Bet tas ir tikai laikapstākļu, tas tāds pēdējā brīža lēmums noteikti būs. Jā, tā kā jūs šim te pasākumam, kas būs pakaļdzīšanās lieldienām, diemžēl tur es oficiāli nepiesakos, jo es nezinu, kāda būs situācija, vai mēs paspēsim izdarīt darbiņus vai nē. Un dubļu laikā šeit ir diezgan dubļaini. Diezgan slapji. Īsti lauki, jā. Bet, tad varbūt, ka mēs tā līgam pārējām pie nākamās tēmas, par ko mēs gribējām parunāt. Mēs tiekamies, var teikt, dažas dienas, kas šodien ir 6. marts. Dažas dienas pirms 8. marta, pirms starptautiskās sieviešu dienas, ko mēs Latvijā tomēr gana plaši atzīmējam. Un vai tavā ģimenē, draugu lokā ir kāda sieviešu dienas atzīmēšanas tradīcija, vai tas vispār ir šis datums aktuāls? Es teikšu tā, ka īsti nē, jo es neesmu īsti tādu baigu svētku svinētāju, ne tādu, jo mans uzskats ir, ka ja vīrietis vēlas nopirkt tās puķis, tev nav jābūt obligāti šim datumam, ka tev ir tas tā kā pienākums. Protams, puķis dāvanas un saņem šo uzmanību
Man liekas, visiem patīk, ja? Par to mēs varam nešaubīties, domājam. Bet tieši kā svētki, kā tādi, man tā, diemžēl, ir darba diena šeit, ja būs svētdiena. Un, tas tāds, nav nekas tāds, wow, arī Valentīna diena, tas man nav arī tāds, nekas tāds. Protams, prieks ir kaut ko saņemt, bet es vairāk, vēl lielāks prieks, ja tu saņem negaidot un bez iemesla. Jo taču man, piemēram, puķis stāv, kā sākās pavasaris, man stāv puķītis uz galdu, vai tās ir narcises. Nesen bija vārda diena, vēl stāv pušķītis no vārda dienas. Vai hiecintas, kas tagad sāk uzziedēt, ko vai veikalā dot, tas pavasari, tas sveicieniņš un tas tāds, jā. Bet ziedus vajag dzīvē. Vajag to krāšanu, vajag. Un tikko kā parādās narcises, tad man vienkārši tas liekas, ka tur uzreiz tas tāds saulīte mazā un tāds prieciņš. Es arī cilvēks, kurš pats sev nopērk puķis. Es viennozīmīgi, es aizēju, un dažreiz ir bijis tā, kad es ieeju un es nopērku, ko jūs puķis pirku? Es saku, es pērku puķis, es gribu uz galdu šīs narcises, un man tas patīk. Un jā, tā kā... Tā kā, ja tu kaut ko vēlies, pašam savas vēlmes ir jāpiepilda. Kurš negaidīt arī no citiem, varbūt, tas būs tā moderni, negaidīt to 8. mārtu, vai pat negaidīt reizēm kādu, kurš tev kaut ko... Jā, tieši tā. Ja gribās, tad tu izdari pats to. Bet, kā tu ieminējies par tiem laukiem, ka laukos jau īstenībā katra diena ir darba diena. Šitie tev brīvdienu nedos, vai ne? Nedos. Tad man ir jāatrod kāds, kas man aizstāja. Jo, protams, man teica ļoti daudz palīdz un dara, un ir arī, protams, kad arī es viņam atstāju šo, bet tad ir atstāts tas ar tādu garu sarakstu, jo viņš ikdienišķi dara smagāku darbu, kas ir tieši varbūt tur ūdenspaļņu nešanas un tādas, tad to kopšanu un visu to uzņemos es. Un tad, ja viņam ir jāpārņem šī stafete, tad viņam ir jābūt, lai viņš nevienu neaizmirst, jo viņš nevar varbūt tur visu tā molas izņemt, vai ka tajā būdā trusim tur tas ir, un ka tur dzīvo tas, un ka tur ir jāaiziet tas, jo man tā ir ikdiena, tā ir tāds, tu pat nedomājot to dari, bet jāatstāja kādu. Tev viņu ir daudz, te ir kazas mēs redzam, zirgus mēs redzam. Ir aitas un mūsu mīļā gotiņa Tīne, bet tās, diemžēl, šobrīd dzīvo sētā, jo viņas sāk darīt palaidnības, un viņas sāk šaut ekspedīcijā. Uz kurieni? Uz kaimiņu māju. Labi, ka uz Limbažiem. Paldies Dievam, vēl tik tālu ne, jo tas tiek ātri noķerts, bet tā kā viņiem brīvība, diemžēl, ir beigusies. Kazas mums vēl ļoti labi uzvedās, viņas tiešām turās mūsu teritorijā. Un tad mums ir pundurcūciņas un ļoti daudz trušu un vistas. Jā. Un kaut kas no meža arī atnāk, pievienojās. Mums, bet tas ir tāds, ko es saku, meža nodoklis, kas ir jāsamaksā, ja tiek izlaistas vistas ārā, tad katru gadu tas nodoklis ir kādas 10 vistas vismaz. Jā. Ja viņa uzķer, tad tur katru dienu viņa apsako mūsu. Jā. Tas ir tāds, un vāneks par retam, bet pārsvarā tās ir labas. Jā. Un pagājušajā gadā mums, piemēram, šeit apkārt, es gan savā sētā nemanīju, paldies Dievam, lācis staigāja. Jā, kilometru no tajienes bija vienā dienā, pēc 2 dienām manai kaimiņienei izgāja cauri pagalmu burtiski vakarā, un pēc vēl 2 dienām bija netālu no Ķipēna mūžas izgājis cauri govi ganāmpulku. Līdz ar to viņu paliek vairāk, bet mēs ļoti ceram, ka mēs ar viņu nesatiksimies. Kādas sajūtas tas rada? Pirmajā brīdī tas bija tā, ka es domāju, es no mājas vairs ārā pa zaļo dzelzceļu viena pati nestaigāšu. Un tad ir jādomā kaut kas līdzi, vai kāda, tagad ir populāra šī svilpa, kas ir pret lāčiem vai pret dzīvniekiem, ka tu svilpu un viņiem šī skaņa nepatīk, un viņi jau tā kā laižās prom. Starp citu, var nopirkt Limbažos, veikalā radīts Limbažu novadā. Par lāču svilpu un tā izgudrotāju mēs arī esam te rakstījuši. Jā, tas ir tas, Limbažiem ir savu lāču svilpa novadā. Jā. To es arī tieši Limbažu veikalā redzēju. Tā kā, tas tāds ļoti jauki, ka par to domā, jo tas īstenībā šobrīd viņu paliek ar vien vairāk un vairāk. Tā kā pareklamēsim arī cits turismas. Es domāju, ka mums ir savstarpēji vispār ir jābūt tā, ka ne tikai pašam par sevi,
Bet mēs taču esam visi tāds liels kopums Limbažu novadā. Jo vakar mēs bijām kopā vienā pasākumā, kur tika aicināts sapulcēties Limbažu novada uzņēmēji. Un par to es arī rakstīšu kādā no nākamajiem ausekļu numuriem, kas tur notika, tie, kur nebija. Nu, žēl, ka nebijāt, godīgi sakot. Tev patika šis pasākums ļoti, Man ļoti patika. Un man šķiet, ka šādu pasākumu vajadzētu tiešām regulāri, kā jau arī tur tika minēts, vismaz reizi ceturksnī, sanākt mums kopā. Jo mēs jau esam tie, kas veido šo arī Limbažu novadu, gan seju, gan kā savādāk mēs varam dabūt tos cilvēkus šeit. Mums īstenībā ir viens mērķis. Mums mērķis ir dabūt vairāk turistus, vairāk cilvēkus, līdz ar to ir labums gan mūsu saimniecībā, gan visam novadam kopā. Mēs ejam uz vienu kopīgu mērķi, līdz ar to es uzskatu, ka mums ir jāsadarbojās savstarpēji. Jo es neredzu, tur nevar būt konkurence arī gan viesu mājās, jo mēs katrs esam tik īpaši un katrs var nodrošināt kaut ko savu. Un līdz ar to tur, es uzskatu, ka mēs esam visi tikai sadarbojoši partneri. Es biju patīkami pārsteigta, ka tiešām, man liekas, tur bija cilvēki 30 šeit turismu uzņēmēji. Jā, tāda laba atsaucība. Tiešām izskatījās, ka tā kā cilvēki ir lielākā daļa ieinteresēti arī pat sadarbībā. Jo mums taču Limbažos novadā mums taču ir viss. Mums ir jūra, fantastisku krastu, mums ir ezeri, mums ir upes, mums ir meži, mums ir purvi. Šis ekoturisms, kas var būt, un saimniecības, un kur palikt. Un tā kā, arvien vairāk un vairāk jārunā un jāpiestrādā pie maršrutiem un gataviem maršrutiem. Un jā, šī sadarbība jāturpina un jāredz arvien ciešāka, lai mēs varam sasniegt kādu fantastisku mērķi, kad mums ir arvien vairāk un vairāk turisti un mums pašiem attīstību augam. Un vēl viena interesanta lieta, kas man šķiet, runājot par īpašo, ka tāda īpaša kategorija reizēm ir parādījusies arī mediju šo tēlu, tā sieviete laukos. Medīši arī šo tādu reizēm pasniedz sieviete laukos. Un es aizdomājos, ko sieviete laukos ir īpašāk par vīrieti laukos vai cilvēku laukos? Jā, vienkārši cilvēki, kāpēc tā tiek izcelts? Jā. Bet kā tu jūties? Tev ir kādreiz kāds kaut kur sievieti laukos uz tādu apzīmējumu intervējot tevi, jo vispār jau tevi intervējuši diezgan bieži dažādi mediji, ne tikai Mēs Auselis, bet arī Latvijas rādio un Vidzemes televīzija, kas tik vēl ne. Par to sievieti laukos, es domāju, kas tāda mazā grūtība ir tajā, kad sievieti laukos ļoti grūti varbūt ir saglabāt to sievišķīgumu kaut kādā brīdī, jo tev ir jābūt spējīgai panest. Tev ir jābūt spējīgai tātad spēkam tīrīt, darīt, jo nevienmēr tu vari kādam to palūgt un nevienmēr tev būs kas palīdz. Tātad šīs pašas staļa būvniecības darbi, es esmu šeit visur piedalījusies ar skrūvgriezu, ar zāģi rokās, ar naglu pistoli un pati stūmēju kokus dēļus, visu kaut ko, jo tas darbs ir jāizdara un tajā brīdī, diemžēl, viņš ir jādara. Un tas mērķis ir un es nedašu, ka man nepatīk, man patīk, kas man dažreiz liekas, ka kad uz mani skatās, tu jau vīrieti nevajag, tu jau pati visi dari. Un tas varbūt ir šis kad liekas, ka, ja sievieti laukos, mēs varam izdzīvot, mēs varam izdarīt gandrīz visu, kur es neeju, tas ir traktors un traktora remontēšana un tehnikas remontos iekšā, ko es atstāju tētim. Bet pārējo visu es diezgan pārzinu un daru, gan trimerēju, gan zāli pļauju, gan, tie darbi ir tik daudz, kad varbūt tās dažreiz, kad gribās aizmirstās būt, tai vājai varbūt tās tai, kas var palūgt, iemācīties palūgt sievietei, palūgt palīdzību, palūgt izdarīt, palūgt aiznest vai palūgt kaut ko tā, es taču pati varu, es jau spēcīga. Un tajā brīdī dažreiz, man liekas, pazūd šis sievišķīgums un tāds maigums un tā. Bet es esmu priecīga, kur es esmu un man patīk tas, ko es daru. Līdz ar to, kā ir tā ir. Bet kur ir tie brīži, kuros sajūties kā sieviete vai kaut kādas lietas, ko tu dari? Un tas
šitas ir tik sievišķīgi, jā, nu, labi, šitā varbūt nebija pareizi tā to attēlot, jā, tā kā, jo sievietes ir ļoti dažādas bet tradicionāli sievišķīgi runāsim par tradicionālo, kā tas tiek uztvērts. Man patīk, kad ja ir kaut kāda pasākuma, kad tiešām tu uzvelc to kleitu, un tu sapucējies bišķiņu, un viss. Un uzvelc to papēdīti bišķiņu. Un tad, kad tu izēji sabiedrībā, jo šeit laukos ir tik vienkārši ātri, tu uzvelc džinsenes, ja, un laidi, jo ar svārkiem un kleitu bieži vien daudz darbus nepadarīs. Vai tas liekas uzreiz nēti, kad jā, tas sievišķīgums varbūt tajā, kad tu parūpējies par sevi. Nu, mani parūpēšanās, tas ir manikīrs, tas ir pedikīrs, tas ir frizieris, tas ir tāds mans... Tas arī man šķiet, tas mans tāds iekšējais, kā es sevi palutinu kā sievieti. Jo, nu, un tad tas man ir ļoti svarīgi sev iedot šo te, jo jā, strādāt melnu muti arī šeit var un ir, bet kaut kādu tādu mazu prieciņu. Un cenšos pēc iespējas vairāk uzvilkt tās kleitas, bet nevienmēr sanāk. Bet tas iedod to sievišķīgumu, jā, tāda sapucēšanās un iziet sabiedrībā varbūt. Un sagaidīt cilvēks varbūt kleitā, nevis tā savādāk. Arī, jā, nu tajos brīžos var tikai, tā kā bišķiņi ir jāatcerās tad. Jā, tāds ikdienišķais tāds, tie darbiņi bieži vien, jā, tas apģērbs dažreiz nav piemērots tiem darbiņiem varbūt, vai kā, Bet kur ir tā vēlme būt laukos tomēr par spīti tam, ka nevienmēr tas ir vienkārši un nevienmēr patīkami, ja tur lietainā dienā vai pa dubļiem drīz būs dubļi, šobrīd nav vēl nedaudz piesals, bet tur, man liekas, pēc pāris dienām jau būs jābried pa pagalmu. Kur ir tā vēlme, kur tas rodās tā vēlme būt laukos? Man tā ir brīvība. Man tā ir brīvība un daba. Jo mani pilsētā ir tik ļoti grūti turēt. Es esmu dzīvojusi pilsētā, es esmu dzīvojusi varbūt arī tajā pašā Anglijā un tajā vidē, kad šeit ir brīvība. Dzīvnieki, tas ir, viņi man visi ir kā bērniņi un par viņiem vienmēr ir tā rūpe Man kā personībai ļoti svarīgi tieši tas brīvība, tas lēmuma brīvība tāda, kad ja tu izdomā, tu vari iet un darīt, tu izdomā, tu, nezinu, gribi uzcelt tur kaut ko, tu uztaisi, vai vienalga šodien tu gribi pastrādāt tur vai padarīt tur, tu neesi ielikts kaut kādā rāmī, un tas man arī tāds ir, tas manai personībai ir ļoti svarīgi. Un jā, tie lauki un tā būšana dabā, un tas, ka tu vari pastaigāt un aiziet uz mežu tepatās, un tev nav nekur tālu jābrauc. Un vienmēram Covid laikā tas bija, man likās, mēs esam tie, kas dzīvo laukos, cik mēs esam bagāti un laimīgi, jo mēs būsim pēduši, mēs būsim ārā svaigā gaisā, mēs nebūsim iesprostoti kaut kur. Ja kas mēs izdomāsim, kā mēs izdzīvosim. Pilsētā cilvēkam ir daudz grūtāk šajā brīdī. Jā, tā kā krīzes brīdī lauki ir laba lieta. Jā. Bet runājot par laukiem, par šo gadu un par brīvību, kas tā kā gaidāms saimniecībā? Kaut kas jauns, kaut kas kādi... Visi vienmēr brauc un saka, kas jums šogad tāds banāls jautājums. Tas tā vienmēr ir un cilvēkiem laikam vienmēr gribās... Protams, kaut ko jaunu, un tad es saku, mums katru gadu ir jauni mazuļi. Viņi nav tie paši. Šie man ir vispār Ziemassvētku brīnums, ja? Negaidīti, ātri, neplānoti, jo mūsu kastanītis āzis bija pacenties pa ātru. Un viņiem, diemžēl, bija visgarlaicīgākā bērnība. Jo viņi piedzima augstajā laikā, un viņiem tātad tika nodrošinātas lielās kubīgās muces, kurās bija sarkanā lampa ar siltumu. Viņi dzīvoja principā 2 kvadrātmetros, un viņiem bija 2 reizes dienā izskriešanās šeit pa stāvu. Tas bija viņiem tas tāds garlaicīgs. Šobrīd jau viņiem ir zelta dzīve atkal. Jaunums tāds, varbūt ne tāds, tas nav tāds nekas grandios, vienkārši mazas pārmaiņas šur tur, lai būtu vieglāk
patīkamāk cilvēkiem un pašiem strādāt. Es domāju, katru gadu jūs kaut ko bišķiņ pielāgoties, uzņemoties, gaidot viesus. Kaut ko pamainam, kaut ko, lai būtu pašiem vieglāk, interesantāk atkal. Ir, protams, ir plāns, kā mēģināt arī nesezonā šo visu piedāvāt apmeklētājiem, jo arī nesezonā pie mums arī ir forši un skaistā laikā, piemēram, būtu ziema bijusi, būtu interesanti bijis. Bet mums ir kur tiekties, mums ir kur attīstīties un tas... palēnām. Šobrīd, gan tas lielākais projekts 2 gadu laikā bija šis stālis, un šeit ir, principā, darbs ir tikai vai vairāk vai mazāk ir man, un maz drusciņi ir tāds vēl starpusienas, un daudz, kas, tāds jāuztaisa, bet finansiāli vairs šis neprasa tik daudz, un šobrīd mēs esam traktoru meklējumos. Tas ir nākamais mans projekts, jo katru reizi, katru gadu mēs cenšamies kaut ko ieguldīt saimniecībā. Ja mēs nopelnam, tad mēs uzreiz visu to liekam. Tas nav tā. Ja es neieguldītu saimniecībā, es varētu katru mēnesi noteikti braukt superīgā ceļojumā, par ko es nesūdzētos varbūt. Bet mans mērķis ir saimniecību attīstīt tā, lai mums ir viegli strādāt, lai mums šeit ir skaisti, lai cilvēkiem ir patīkami atbraukt. Un izbaudīt šo lauku vidi. Tas ir tas mans lielākais mērķis. Tur ir tā sūrā uzņēmēja darbības realitāte, ka jūs joprojām esat it kā jau kādus gadus ilgi strādājat, bet joprojām esat tajā aktīvo ieguldījumu fāzē. Jā, visu laiku. Bet tur arī noteikti ir mana vaina, tāpēc, ka šis projekts nav beidzies, man jau ir galvā vēl 2 citi. Un līdz ar to es mācu sevi būt pacietīgai, kas man ir ļoti, ļoti grūti, būt ļoti organizēti un mētiecīgi plānot finanses, tas arī ir ļoti grūti priekš manis, jo man liekas, rekur šomēnes tur ir labāks mēnesis, mēs varētu tur nopirkt to. Nē, mums ir jāpabeidz tas. Un tā menedžēšana, un tas arī ir tāds mans izaicinājums iekšējais, bet es domāju, ka es esmu diezgan... labi, šo te visu saplānojus, un šogad jāpabeidz šis te projekts. Traktors gan mums ir vajadzīgs, jo darbi un viss prasa tehniku labu. Bet tas saulītē, gandrīz saulītē, sēžot saulītē ir ārā. Mēs esam ēnā stālī, sēžot liekas, būs labs gads turismā, vai ne? Es domāju, ka noteikti. Cilvēki brauks, viņiem viss patiks, viņi iepazīs Limbažu novadu kopumā arī. Es domāju, ka noteikti, bet mums pašiem, kā turistiem, ir ļoti jāpiestrādā pie šīs reklāmas. Ko es ievēroju? Reklāma, katru nedēļu reklāma. Nevis tikai vienreiz kaut kādā mēnesī vai nepārtraukt par sevi jāstāsta. Satura nevar būt par daudz, Jā, un ko es jau arī vakardien minēju šajā te mūsu sanāksmē uzņēmējiem, ko es saprotu, ka man ir jāpārkāp šim mazam kaut kādam kautrīgumam, es pat nezinu, pār šīm sarunām. Ar telefonu, kur tu zini, kad pretī pēc tam skatīsies tevi internetā un stāstīt par savu ikdienu, par šo, kas te mums notiek. Un tā arī ir viena no reklāmām, kad stāstīt par šo tirgu. Šis varētu būt šī gada jaunums. Tāds, ka vairāk mērķis. Tam jābriest. Es jūtu, ka ir jābriest vēl drusku, bet... Es jau gadu briestu. Gadu. Lai tad atliek novēlēt, lai izdodās un aicināt visus maijā. Jā. Arī jūnijā, jūlijā, un līdz kuram mēnesim līdz oktobrim brauciet uz Priedītēm. Te jau tagad ir ļoti forši, ļoti jauki. Varēsiet baudīt dzīvnieku terapiju, trušu terapiju, kas tiešām truši mums kāp klēpīm. Labā laikā mēs dodam sedziņas, un tu vari sēdēt un truši dzīvoties ar trušiem sev visu riņķī. Tā kā gaidīsim visus ciemos. Un uz tikšanos drīzumā nākamajos video, kuros mēs runājam par to, kas ir jauns Limbažu novadā un kas ir jauns dažādās vietās. Jā, paldies!